Howdy, howdy. Let's get fucking rowdy. Ziema atkal mums ir pārsteigusi nesagatavotas. Visa Rīga ir sniegā. Visi ir dusmīgi un īgni. Pasies šeit. Neviens netiek ārā no mašīnas. Mašīna jātīra 5 reizes dienā, varbūt vairāk. Mēs šodien dosimies ielās, pastīties, noskaidrot, ko par to visu domā Rīgas iedzīvotāji un varbūt kādam arī palīdzēt. Es dienā vidēji iestumju 7 mašīnas. Cik jūs ierakstat komentārā? Tā priekšā mēs redzam vienu no šīs dienas smagākajiem upuriem. Es pat nevaru pateikt, kas tā pa marku. Es nezinu, no kura galas sāktu. Moš kaut kāds Ford Focus vai, labi, vēl invalīda zīmīte. Es nezinu, ja godīgi, es nezinu, kā šis cilvēks tiks ārā. Pirmkārt, šeit vēl ir uzšķūrēts viss viņam. Kurā gadījumā, ja viņš iznāktu ārā un lūgtu palīdzības, palīdzētu. Jo man ir lāps, mums ir tīrāmais viss. Bet varbūt viņš domā, viņu turēt tur līdz pavasarim. Varbūt, jā. Ir kā traktors strādā arī. Jā, viņš cenšas. Kaut ko cenšas darīt. Bet vai viņam sanāk? Diez vai. Jā. Kas zina, ka es vispār rezervēju tūlu, skūteri? Es viņu nevaru atrast. Kur viņš ir? Tas ir viņš? Tā kā, cik viņi maksā, cik viņiem ir pašizmaksa, ka viņi šitā atstāja viņus uz ziemu? Es nezinu, bet tev labi sanāk, man liekas. Tu tas tā priekš cilvēkiem, vai viņi, kur viņš sākums ir? Kur viņš sākas, kur viņš beidzas. Nē, lainīgi viņš parādās redzamības zonā. Paga, viņš bļauj. Viņš, paldies. Nav par ko, večuk. Jā, lūdzu. Zin kā, es saprotu, ka droši vien sētnieku skaits ir ierobežots un viss tas. Bet kā lai šeit? Cilvēki tiek pāri. Jaunā māmiņa vai invalīds. Ar ratiem? Ar ratiem. Kā? Nekā. Zini, kas ir? Ja es ņemšu no pašas apakšas, man salozīs lāpst. Jā, es pagrāk platāk viņš jāuztais, un tad būs labi. Bez mazai, ja tu esi Rīgas iedzīvotājs, tev jādodas ārā ar lāpstu ir. Jā, savādāk. Zaļais, veicīt, man ātri jātīra. Davai, tīri. Skrien ar mani. Davai. Ja šā mazu eņu arī, jā, labi. Ir labāk nekā bija. Ir daudz labāk. Aha, skrien palīdzē. Iet tur vispār? Tikai priekšējā mašīnā neiet. Viņš uz apakaļ vajag. Stop. Var stumti šādi. Stumjam. Kā jums ziema vispār? Šitā patīk? Šitā arī ir. Vai. Hop. Aiziet. Nav par ko. Pirmā izstumtā, ne? Kā sajūtas palīdzēt cilvēkiem karmiņu pacelt? Standarts. Jo, klasika. Iela gar Ziedoņdārzu. Taciņa, Dirsā, mašīnas. Vienkārši, es nezinu, veiksmi. Ja kāds tīrīs vispār kaut ko darīs līdz pavasarim. Te ir 2 stundas, kas vispār tiktu no vietas ārā. Es nezinu, viņš ir nolikts šeit piekdienas vakarā un atstāts līdz pirmdienai. Bet es ieteiktu droši vien svētdienas vakarā iznāk notīrīt. Visi parkojas kā grib. Auzas. Cik cilvēks ticis ir. Viņš notīrīs sānas. Jā. Jumtu nav vispār aizskārs nekādīgi. Dirsā. Rīgas veloceliņi. Jā. Cik viņi mums ir svarīgi un cik viņi mums ir vajadzīgi. Skaisti. Kādi ir plusi? Riteņbraucēji brauc, kādi ir mīnusi? Tiek sabojāts viss. Nevar normāli notīrīt, tāpēc, ka tur ir šitā melnē sūdi. Noteikti šitā. Kad ir noteikti šitā un beigās, tur, kur bija apmēram 2 josām vieta, beigās sanāk tikai 1. Tur tajā pusē pat mēģināts tīrīt. Traktoriņš ir mēģinājis tīrīt arī veloceliņu. Bet viņam nesanāca izsās. Viņš stāv jau, es no rīta braucu studiju kodos, nezinu, 11. viņš jau stāvēja. Tagad ir kaut 3, viņš joprojām stāv. Viņš ir nokauts. Un kādā laiks tik maksāja no Rīgas budžeta šis viens sūds, gan pāris satakus? Stabils, ka 501 sūds. Skaisti. Kurš mēs dodamies tālāk? Jā, centru mēs izglābām drustītiņu. Jā, tagad mums jādodas. Tas notiek rajonos kaut kādos, ne? Jā, pasies. Mums vēl uzdevums ir priekšā. Es tikšu ārā pats? Pašiem ir jātiek ārā, jā. Pamēģiniet, kas tieši no priekšas tad stundu. Davai sarunāts. Davai sarunāts, jā. Teorētiski jau man vajadzētu tikt. Vajadzētu, jā, bet ja vajadzēs, es uzlikšu palīdzīgu rociņu. Priekš. Aizgāja, skaisti. Paldies tev, labo cilvēku! Lūdzu! Labi, šeit mācam pasīties, kas neliek rajonos kaut kur. Vai? Kas mums te?
Aķītis nomirs. Tur mēs nevaram palīdzēt. Mēs varam palīdzēt ar lāpstām, ar tīrīšanu, morālo atbalstu. Bet tu ceļš kā tāds ir Dircā, tu apsies vienkārši. Zini, ko es tikai nesaprotu, ka ir atļauts parkot mašīnas tādās vietās. Man dažreiz liekas, tev neliekas, ka tu brauc, te nevajadzētu likt mašīnu. Bet es arī saprotu, ka mašīnas ir ļoti, ļoti daudz. Un nav kur likt viņas. Un nav kur likt. Bet rezultāts ir kā ir. Es negribētu būt viens no tiem fujikiem, kuriem tur ir aizšķūrēts. Fujiks uz mutganīs norāva, un es aizslīdēju. Jā, viss slīd. Dircā nav saķert, dzirdi? Brauc nav saķert. Viss slikti, viss slikti. Tā, pagaid, tur ir vienvirziens? Tā, es braukšu pa turiem. Davai. Jā, es tikšu ārā, protams. Nu, večuk būs vai nebūs? It kā X1. No! Ir, iet. Sagāja. Bet tādas mokas pat ar X-u, tāpat mokas. Vienamais, ne? Ar X-u. Es varu pastumt ar purniņu. Un tas te nebija tā kā bez... Kas tad tas ir priekš džipam? Bet tāpat tur nekas nebija notīrīts, vienkārši viss sūkā. Dircā, nu. Jā. Es arī notiks ļoti gadsimta maiņa, es nezinu, kā mēs samainīsimies. Bet atkal tā kā kvalitīvi iztīrīt iekšpagalmu, vienkārši amazing. Jā, viņš mēģinās iet apkārt šitā. Es bez viņam labi iet. Viņam iet labi, jā, bet tas ir riski. Bet viņš iet. Zini, šitie visvairāk, kas man bāk, ka uzslīd. Ka uzslīdēs virsū, jā, tas ir mierīgi iespējams, jā. Bet sagāja, šoreiz sagāja. Tāda ir tā rīdznieku ikdiena. Ja tīpaši, ja tu dzīvo kaut kādā daudzstāviņu, tā kā pagalmā, 9-stāviņās, 12-stāviņās, tad tā kā šitā izstās klasisks pagalms vienkārši neizbraucam. Šeit, kur jāuzstum. Ies palīgā, ja? Jep. Davai. Our hero. Iesēdījies jau vai? Vēl nē. Šnāk atpakaļ. Izsās, kad viņš padarīts, vai nē? Te ir diezgan lielā Dircā. Eipīt. Bosiņš kustās. Bēmas arī tiks, bet tas mazais nekur netiks. Ko tu mēģinās darīt uz apakaļ braukt vai kā? Braukt cauri šitam visam. Smelēs trauc. Viņam būs kavēsies piegādes. Ir kāds progress? Nu tā. Tur no tās puses vēl brauc iekšā. Jā. Klasika. Klasika, jā. Klasika, jā. Gaisti. Teik taktiski izdomā. Kā visiem samainīt? Iestam šitām, nē? Davai, es pastumšu, jā? Davai. Sagāja. Tur būs Dircā. Buļa! Es arī stumšu pakuļ. Dai. Veicīt par šito būs viss, kas tev tajā bolcomā. Nē, pagaid. Es tagad pabraukšu priekšu. Davai. Vienīgi te tā maliņa. Jā, labi. Ir, čatka. Tagad viņš jāstam atkal. Kas? Jāstam atkal šeit. Ai, šodā apakaļ. Davai. Let's go. Let's go. Okay. Skaisti. Un tagad mums paliek paši. Kā mēs tur tiksim, es nezinu. Atpakaļ gaitā mums arī te uzbraukt. Es jau filmēju projām, ka mums tagad priekšā ir milzīgi kolona. Mums pašiem tagad jāsamēģinās kaut kā. Es ceru, ka viņi visi griezīs tur. Kā tev liekas? Mēs palīdzējām mazajam, tad vēl būsam. Jā, tagad jācer, ka viņi visi griezīs te. Ja nē, tad mums būs Dircā. Nē, viņi negriezīs tur. Bet viņš mēģinās tik garām. Viņš tiek garām, ja? Jā, viss čotka. Jā, es visu spēlēju. Jā, čotka. Jā, mēs neesam piesprādzējušies, bet mums jātiek galā sākumā situācijām tad. Es esmu piesprādzējis, nezinu, es neesmu, jā. Es neesmu. Cool! Pasīsimies, vai viņš šitais tiks ārā vēl nebraucam. Pasīsimies, vai jāstum, vai nav jāstum. Aizies vienkārši pamēģināt. Es aiziešu. Cik smaši. Klaus, kad viņš pats atstiepās. Kādos punktiņi iet uz augšu, bet es te izšūkinās viņu. Doj! Vēl vienu. Varbūt viņš atpakaļ var padot līdzi ieskriet? Pagad, bet tur tik tūlīt ieies. Nē, viss. Priekš. Uj! Jā.
Viss čotki. Jā, viņi nesās šitā. Kādam ir jāstu viņa tā mašīnas turien. Aizgāja. Īstenībā, rītīgi redzīgs fakts. Viņš nolacīja bampeļu tam. Tam? Jā. Jā? Mēs gāja garām, un tur bija tā kā slīpumiņš. Mašīna visi sāka slīdēt sāni. Bet nav neviena nekāds demišs, nenotiks kāpēc ne krāsa, ne nekas ielocījās. Vienkārši viņi piespiedās viens otram draudzīgi klāt. Bet jā. Kā Fordalino izgāja. Skaisti. Šis bija diezgan tāds challenging mazs posmiņš, ne? Bet es jau sākumā, kad mēs braucām garām, es jau zināju, ka viņš netiks ārā. Nu jā. Es jau biju rakstījis uz viņa mazās mašīnas. Viņam grafitīs sānē, es netikšu ārā. Skatīsimies, vai mums vēl kaut kas notiks šajā brīnišķīgajā iekšpagalmā. Šādi ir visi Rīgas iekšpagalmi, tā kā būsim reāli. Jā, mēs vienkārši ar šo video mēs gribējām parādīt, kāda ir reālā situācija. Jums parādīt visiem. Es domāju, ka daudzi jūs jau to zinat. Droši vien esat laimīgi, jums ir pazemes stajankas. Jo notīrīts nav nekas, izņemot pašas lielākās ielas. Visas iekšpagalmi ir vienkārši fucking nāve, traģēdija. Diezgan trekna cepurīte tam auģi, ka virs Rīdīgā cepurīte, čodam augsts. Ceņi 20 bija čista. Ziema tuvojās. Jā, lielas nesaust īstenībā, jā. Šis pagalms izstās drusku labāks kā iepriekšējais, bet tāpat jautrs. Es domāju, tur uz priekšu jāapsēst tur vēl dāmas. To, ko mēs esam novērojuši, dāmām nav lāpstas. Jā. Viņas izmanto šalfelītes, ķipa tās maziņās. Ar viņām tīra sniegu pie riepām. Kas ir tā kā praktiskā latviešu stilā. Jā. Tā kā viss jau tā ir dircā, bet šeit var izveidota maza slaloma trasīte, kur pamācīties braukt ziemas apstākļos. Tur pat celiņš ir jau iebraukts. Jā. Tur viens ir noparkojis, otrs atstājis mašīnas, tad visi brauc šeit zigzagiņā. Tagad es braukšu ar to slalomu. Pasīsimies, kā izslalomosim, jā. Vienkārši stāv, bļa. Laikam, jā. Okay. Bet mēs izslalomojām kaut kā. Mazie pārsteigumiņi, apsniegušie, guļošie. Okay. Jūtos kā kaut kāds Colin McRae, bļa. Gribu tu braukt. Es braukšu. Atpakaļ. Smooth, ne? Smooth criminal. Tev būs jāiet stumt, tu līdz. Iet stumt. Laikam nav izvēles. Iet stumt, jā. Skaisti. Davai. Man liekas, zini, kas jāčisti palīdzēs tagad kristāls. Kristāls vienmēr palīdz. Aizmirst tās visas stress, visas sliktie laikapstākļi, viss. Bet jā, tas pagalms bija diezgan nolādēts, es teiktu. Mēs vēl daudz neuzfilmējām, tāpēc man bija jāizslēdz kameru. The shit just got real, tā kā. Jā, man vajadzēja actually iet stumt un pielikt pūles. Bet mums sanāca viens labs pensionārs riktīgi palīdz. Jā, viņš pateica, ka kādreiz lika sodus par to, ka nebija notīrīts. Jā. Un bet mēs tikām ārā, mēs palīdzējām vēl citām mašīnām, tur vēl viena zina fuikam, ka šī šodien izglābtais mašīnas skaits. Es domāju, līdz dienas beigām varbūt 2 ciparu skaitli iekāpsim, ne? Jā. Stabili. Cik ir izstumts, cik ir palīdzēts. Vēl tikai jānotīra kaut kāds sniegs kaut kur, un vispār būsim. Daudz šās kalorijas ir nodedzinātas, arī es jūtos viss labs. Jāpasūta vēl uz studiju, jā. Jā, bļa. No Rīgas domes budžeta viņums ir parādā, man liekas. Viņi mums ir parādā. Stabili, vismaz pusdienas jau pusdienas, jā. Kas tagad ir mērķis, vai nav staķis, bet tas jaunais varētu mums uzsaukt pusdienas, ne? Kā sauc par jauno mēru? Es nezinu, bet mēra kungs, ja skatāties, mēs gribam jums iepazīties un aiziet vakariņās. Sveiki, esmu Ingers. Es smaids, es aiz kameras. Paldies. Gribu ēst. Šeit mēs varam aplūkot cilvēks, kuriem par ziemu vispār piedalās. Mīlestība ir galvenais. Mīlestība galvenais. Mīlestība vienmēr uzvarēs. Nemat piemēru no viņiem. Jā. Jums nevajag sniegu. Sniegs jums netraucē, nekas jums netraucē. Vienkārši izbaudiet mīlestību. Garīz iekrist sniegam, garīz novilka bikses, bet nu viss čil. Skaisti, tas ir skaisti. Sākam aizīties. Izstāst kādu velk. Kāda, laikam, aķis ir atstiepies, kādu velk. Jā, velk? Jā, izvelk. Ziemiņa. Mēs esam atpakaļ centrā, jūs neievērojat. Mēs mēģinām glābt. Mēs izdarījām visus darbus mikrorajonos. Jā, un tagad mēs braucam atkal glābt centra cilvēkus. Tur visi čotka, bļa, tagad. Tā kā centrs nebeidaties, mēs tulīt visas problēmas atrisināsim. Kaut kas tomēr notiek, kur ir traktoriņš. Vakars, vajadzēja tikai vakaram pienākt, vai ne? Pienāca vakars un traktoriņš ir ārā, dējums, wow. Bet nu, kaut kas notiek. Bet domājies, ir jau tumšs, mums aizgājusi ir visa diena. Jā, mēs sākām, gaišs vēl bija, tagad jau ir tumšs, jau ir nakts, basically. Tu mani redzi? Jā, īstenībā no ielas kaut kas spīd, kaut ko redzu, jā. Vēlēs paskūpties.
Nu ko, kādi secinājumi pēc šodienas? Secinājumi ir tādi, ka Rīga ziemai nav gatava. Vispār gali. Ir jau tā kā, es saprastu, ja būtu šodien uzsniedzis pirmais sniedziņš, bet jau trīs dienas ir sniegs. Vairāk. Vairāk, jā, nu tāds kārtīgs. Un ziema turpināsies. Jā, būs vēl Tā kā puteņi. būs vēl trakāk. Es nezinu, vai jūs esat tam gatavi. Es nezinu, kādi būtu vispār ietekmi. Apsaimniekotais, kāds Rīgas ir atbildīgs par šo. Nu, kā kurā vietā pagalmos var būt? Es nezinu, kas, nu, pat par ceļiem atbildīgs kaut kas cits. Cik atbildīgs ir mērs? Cik atbildīgs viņš ir? Es nezinu, viņš, nu, iekšā pašvaldībā, kad viņš kaut ko kontrolē, nu, noteikti kaut ko kontrolē. Kādam par šo ir jāatbild. Un ko es gribētu no jums? Jūs varat komentāros ierakstīt kādus risinājumus šai problēmai. Un ko es vēl gribētu pateikt? Nesat vienaldzīgi. Palīdzat viens otram, jo, notīrat kaut ko, palākt. jo ja mēs nepalīdzēsim viens otram, tad mēs visi stāvēsim uz vietas. Jā, tā ir. Tā kā uzspied like, subscribe un